Tu lejā prātiņš neko nespēji jaunu izdomāt, tu vienkārši ej un konstatē, kāpēc es esmu nogājis vai atnācis šajā vietā, kā es te atnācu. Tu vienīgais spēj konstatēt, kā es te atnācu, kas man šajieni atveda. Tas ir vienīgais, ko prāts spēj izdarīt. Ja? Un to mēs arī darām un izmantojam, ja? Kad mēs konstatējam, kāda mana domāšana, pārliecība, uzskati un reakcijas ir novedušas līdz šīm situācijām. Ja? Ka man salūst mašīna, man bērns tur uzvedās tā, man tur darbā kaut kas. Ja? Tad, ko es esmu iepriekš jutis, domājis, starojis, reaģējis, teicis, darījis tādu, kādu vibrāciju es esmu starojis ārā, ka matrica man rāda atpakaļ šitādu hologramu. Jo visums ir ļoti taisnīgs. Katrs cilvēks saņem pēc tā, ko viņš vibrē. Precīzi. Tāpēc paplašināt apziņu, vienkārši pamanīt, kas ir tā vieta, kur bloķējās un kurā vietā sāk griezties. Un tad to vietu varbūt mierīgāk ņemt un izstrādāt vispirms.